Pirmais, kas Lielās Talkas dienā iebraucot Kandavā piesaistīja uzmanību, bija nevis talcinieki, bet daudzie ielu būvniecības un remonta darbi, kas notika vairākās vietās vienlaicīgi. Šogad pirmo gadu notiek tik plaši ielu ceļu remontu un rekonstrukcijas darbi. Tie ir saistīti ar satiksmes drošības uzlabošanu un saistīti arī ar ūdenssaimniecības projektiem. Tad šobrīd vienlaicīgi tiek rekonstruētas ielas Priežiela, Zemītes iela. Tie ir pārsvarā Eiropas Savienības līdzekļi, kur pašvaldības līdzfinansējums ir 15–20% kā kurā projektā. Šobrīd mēs esam uz Rūmens ielas. Rūmens ielu mēs esam ieguvuši līdzekļus no satiksmes ministrijas izsludinātā Eiropas un rekonstrukcijas un attīstības fonda līdzekļiem. Paralēlo Tals ielu, kur būvnieki ir beiguši vilkt ūdensvadu un kanalizāciju, tiks izbūvēts atjaunot ceļu segums un izbūvētā gājēju celiņš. Nākamajā gadā mēs Pūzurgravas ielu remontējam, pacentīsimies arī Lielo ielu savest kārtībā. Tā kā darbi notiek ļoti daudz Kandavā šobrīd. Priežu ielā blakus Kandavas kartiņu trasē notiek bruģu ieklāšanas darbi. Tā būs pirmā iela, kas Kandavā atjaunot ar bruģu segumu. Cilvēki jau ir, kas šeit dzīvo, ir jau tā ļoti nocietušies, jo te jau gadiem par šo segumu maiņu ir runāts. Pirmais variants bija uzklāt šeit asfaltbetonu segumu, bet pašvaldība nolēma, ka tomēr varbūt, kad ir jāiet vēl viens solis uz priekšu, mazliet un jāizbūvē rietuvu. Tas būtu uz kustību drošību, tas būtu viens. Un otrs, estētiskais, es domāju, ka nevienam nav jautājums, ka pēc bruģis, teiksim, arī pie eksploatācijas, ja ir kaut kāda bojājuma vai vēl kaut kas, tad ir vienkāršāk, teiksim, šos atjaunošanas darbus. Un tomēr ārpus pilsētas rosījās arī talcinieki, gan mazi, gan lieli. Lauvas tiesas darbi gan jau esot apdarīti, sākuši esot agri. Blakus Valdeķa muižai pie kultūras nama, kurš esot lielākais Kandavas novadā, sastopam pavisam nedaudz talkotāju. Sākām laicīgi, bet mēs vēl neesam beiguši. Mēs vienkārši esam tie objekti, mums ir skola, un tur vēl strautmaldi, vēl maisi būs. Un 2 mums būs it kā tā pulcēšanās šeit, un tad varētu teikt, ka mēs beigsim 2. Katrā ziņā auguši mēs esam. Mazāk atkritumu kā citus gadus ir mums šogad. Bet, ļoti jau labi, ka tās talkas ir, tikai žēl, ka tiem, kam vajadzētu piedalīties, ka tie nepiedalās. Faktiski jau iznāk tā, ka piedalās tie, kas arī nemēslo. Taisni tā. Tie, kas nemēslo, tie vienmēr atbalsta šīs talkas un piedalās. Vēl pozitīvi ir arī tas, ka arī katram pagrabā kaut kas ir sakrājies par to garo ziemu, un kad viņš arī no tā sava var atbrīvoties. Tas ir ļoti pozitīvi. Mēs šajā reizē it kā tajā talkas dienu apvienojam ar to domu arī piedāvāja, ka tos lielgabarītus arī uz šeien atved un arī no tiem var atbrīvoties tikai arī šais talkas dienās. Jo tāds izgāstuvs jau mums vairāk nav un katram jau kaut kas liekas sakrājies par to ziemu. Kad darbs labi paveikts, arī talkas zupa brangi garšo, un tās pietiek visiem. Pirmie darbi pabeiguši un ap ugunskura sasēduši Kandavas internātskolas audzēkņi. Iztaigājām visu mežu un visādas musars, savācām metālu, lūžņus un to visu. Un viena meitene pat atrada mašīnas atliekas. Stiklu izdauzīt, laikam bija BMW. Bija daudz ko darīt, jo tiešām visu ziemu jau arī nebija nekas tīrīts, nekas nebija nokusis, un tagad bija sakrājušies daudz atkritumu. Kā tu domā, vai tādas talkas vajadzīgas ir? Es domāju, ka talkas ir ļoti noderīgs un arī ne tikai reizi gadā, bet arī biežāk, jo cilvēki tiešām arī piecūko apkārtni un ir ļoti patīkami un ir gandarījums par savu darbu. Lielās talkas koordinatoriem uzdevums arī apkopot datus, cik tad talcinieki piedalījušies. Precīzs skaits gan vēl nesot zināms, un daudz vietu darbi tikuši veikti jau iepriekšējās dienās. Vietas ir katrā pagastā, teiksim, vismaz 3, dažādas vietas. Tās ir gan baznīcas, kapsētas, tās ir estrādes. Katrā vietā ir savs, ko ikā varētu labāk sakopt, kas ir vajadzīgs uzturēt. Tāpat tās šieties parka teritorijas dažādas, kas ir Kandavas pilsētu, tāpat tās Abavas upes krasti un kā jau pēc laivošanām daudzreiz paliek cilvēkiem visādi atliekas un atkritumi. Ja. Bija arī kaut kāda labiekārtošanas darbi tādi? Šogad nevarētu teikt, ka būtu liela labiekārtošanas darbi, jo pārsvarā tika atpūtas parkiem labiekārtots. Tas ir kaut kādi stādījumi atjaunoti, vai teiksim, šūpols vai vēl kādas lietiņas. Un tāpat tās arī pie teiksim, māju apsaimniekotāji savās māju teritorijās
bet tādi pašvaldības organizētie labiekārtošanas darbi tādi īsti nebija, jo vairs īsti neprasījās, jo mēs esam startējuši ļoti daudzos projektos, kur tiek veikti šie labiekārtošanas darbi. Projektu Kandavā esot daudz. Turpināsies ielu atjaunošanas darbi. Iecerēt arī Kandavas vecpilsētas centra rekonstrukcija un parku labiekārtošana. Mērķis esot piesaistīt iespējami vairāk turistu, pievēršot uzmanību ne tikai Abavas senlējai, ko tie jau iecienījuši, bet arī Kandavas vecpilsētai ar tās unikālo kultūra vēsturisko mantojumu.